kolektīvā vēstule Ziemassvētku vecītim. Man ienāca informācija, ka Nikola labprāt izteikt savas vēlēšanās. Viņa šogad bijusi ļoti laba meitene. Viņa ir filmējusies raidījumā un ļoti kārtīgi atbildējusi uz dažādiem jautājumiem. Un šobrīd mēs pieņemsim viņas pasūtījumu. Man ir blats, kā saka latviski, blats, pazīšanās. Pie Ziemassvētku vecīšu. Tur rūķis esi, ja tu viņu pazīsti. Nu, brīvdienās. Brīvdienās pārvērties par rūķi, jā. Jā. Tev ir pirmo reizi mūžā personīgā sekretāra. Sekretāris. Es tas esmu. Sekretāri. Sekretāris. Ne sekretāri, tu esi. Nu labi, aiziet. Mīļo Ziemassvētku vecīti. Es gribētu uz Ziemassvētkiem no LEGO atrakcija parka. Nu to, kur ir tas hotdogu taisītājs. Tur, kur ir tas hotdogu taisītājs. Jā. Nu, jo man uzdāvināja uz vārdienu, to lielo, kur ir tās sliedas, tas krītamais un tas rats, jā. Es zinu to, jā. Un, bet tur nav tā kā tas hotdoga taisītājs. Un viņam var piepirkt klāt atsevišķi, jā, un tad tas ir tas, ko tu gribētu no Ziemassvētku vecīšu dabūt, to hotdogu taisītāju. Jā. Tas ir viss? Nē. Vēl kaut ko. Tas ir numur 1 šis ir, jā? Jā. Labi. Tas ir numur 1. Numur 2. Es gribētu jaunu telefonu maciņu. Tev maciņš. Jā. Ir vēl numur 3? Nu, man nav tā kā tāda zeķa, man ir tāds vārds, bet es gribētu, lai zeķa man ir. Kāda zeķa? Nu, kur liek rūķis iekšā saldums. Ja man ir tāds vārds. Tev ir lācis, bet tu gribi zeķi. Jā. Lai viņš to lāci savāc, vai ko ar to lāci darīs? Nē, lai pie noras stāv manas omas. Lācis pie noras, jā? Jā. Lācis pie noras. Omes man. Noras, omes. Un zeķe pie tevis, jā? Jā. Tu teici, ka es tur labi filmējos. Tātad es labi filmējos. Jā. Es labi filmējos. Teica Edgars, jā? Omei, Norai. Uzbļāvu virsū viņai. Labi, bet tas tāds maziņš melnumiņš, jā? Uzbļāvu Omei. Jā. Tev gribas ēst katru minūti. Bet tādas taču omītes ir, viņas taču rūpējās. Es domāju, ka bērniņam spēka nebūs paēdis. Bet tu to nožēlo tā kā, jā? Tas pārdzīvo pats, vai ne? Labi, es domāju, ka mēs esam gan pastāstījuši labas lietas, kas ir izdarīts, gan mazliet grēkus nosūdzējuši. Jā. Paldies, varbūt vienkārši, jā? Paldies. Jā. Lielu? Jā. Liels paldies vai vienkārši paldies? Jā, liels paldies. Liels paldies. Šitik liels paldies. Kam tu gribētu novēlēt pateikt? Jo daudz skatās cilvēki tev. Nu, mana. Pašai sev? Jā. Čau, Nikola. Čau, Edgar. Man ir liels jautājums. Vai tu esi uzrakstījis vēstuli Ziemassvētku vecītim? Nē. Elizabete, jā? Elizabete. Tev. Labdien. Labdien. Ir pareizi. Viņš mācēs izlasīt. Es viņam personīgi rokās iedošu. Ja kaut kas viņam... Kur ir D? Šitas ir B, šitas ir D. Un tā ir izsaugums. Ziemassvētku vecīti. Tā. Ļauj padomāt. Apdomā. Es gribu šo dāvanu sarakstu izdalīt tajiem labajiem. Jā, es nezinu, kā pateikt. Labiem cilvēkiem, tie, kas pelnījuši, jā? Tiem, kam varbūt nav. Dāvanas. Tiem, kam tā kā... Ok. Lūdzu, pievienoto dāvanu sarakstu. Izdalīt bērniem? Vai vienalga kādiem cilvēkiem? Vienalga kādiem. Izdalīt citiem
labiem cilvēkiem. Piemēram, jā? Es rakstu pirmais šalle. Cepure, cimdi, brilles. Bet pašai tev neko nevajag, jā? Nē. Pašai neko nevajag. Es rakstu 5. Man pašai neko nevajag. Jā? Jā. Bet tur taču tur nesakīsies. Var izlasīt? Kolektīva vēstule Ziemassvētku vecītim. Es zinu, ka viņi parasti nekad to neskatīsies, bet varbūt es kādreiz parādīšu. Čau, Nikola! Bija? Jā! No Bruno. Jā. Čau, Ziemassvētku vecītim! Es ļoti būtu pateicīgs, ja tu man uz Ziemassvētkiem nogādātu gaming datoru. Ziemassvētku vecītis ir ļoti vecs, viņam var mazliet paskaidrot gaming datoru. Ja tev pašam ir dators, tad ieej mājaslapā Kādā? datex.lv. Viņam noteikti gribētos zināt, vai tu esi pelnījis to, tātad, ko tu esi labi izdarījis, ka tev pienākās šāda Ziemassvētku dāvana. Palīdzu savam brālim. Palīdzi Ļoti brālim. labi mācos. Paga, beigās. Liels paldies. Brāli, ja tu šo skaties. Atā. Man ir jautājums, vai jūs uzrakstījāt vēstuli Ziemassvētku vecītim? Nē? Tu arī neuzrakstīji, Dārta? Nē? Man ir jums piedāvājums. Kāds? Es varētu būt šodien jūsu sekretāris. Kāds nozīmē? Sekretāris? Jā. Tu diktēsi vēstuli Ziemassvētku vecītim, un es to pierakstīšu. Labi. Marta un Dārta, ja? Tu teiksi, un es tieši tā arī uzrakstīšu. Neaizmirst pasveicināt. Labdien, mīļo Ziemassvētku vecīti! Jā, Un mana ko mēs- māsiņa mazā grib poniju. Mana mazā māsiņa grib poniju. Sev nagalākas 10. Es gribu Sev nagalākas 10. sev 10 nagu lakas. Kādā krāsā? Zilu, Zilu, zaļu, zaļu, sarkanu, sarkanu, dzeltenu. dzeltenu. Tagad cik ir? 4 tikai. 4. Vēl 6. Tad es vēl gribu. Tā. Nu, varbūt mainām tās Spīdīgu. spīdīgu. Nu, varbūt mainām tās 10 uz 5. Nu, tev 5 šobrīd. Tad vēl sauc 5. Tā. Taisam 5. Vēl kaut kas? Aha. Matu krāsas. Matu krītiņus. 5 matu krītiņus. Kas ir matu krītiņi? Ar tiem, kuri mūs krāso matos. Tā, tev ir 2 dāvanas, kopā 10. Un māsai tikai ponija, kas tas bija? Tāds vēl varbūt ponija meiteni. Ponija meiteni. Tas ir cita rotaļlieta. Viņš arī ir ponijs, bet tikai tā kā cilvēks stāv. Ponijs, bet tā kā cilvēks stāv. Ponija meiteni, ja? Ko tu labu esi izdarījusi šajā mācību gadā un vispār gadā, kad tev pienākās šitās lietas? Kāds mazais netikumiņš, ja tev kaut kur slikti izdarīt, tad tas arī ir Ziemassvētku vecītim jāpasaka, lai viņš saprot, ka tu esi godīgs cilvēks. Ko māsa slikti izdarījusi tādu? Tev kaitinājusi vai puņķus slaucījusi? Katru dienu mani nokaitina. Māsa katru dienu nokaitina. Es Dārtu pieskatīju, kad mamma gāja pa priekšu. Mamma bija veikalā un runājās ar pārdevēju. Es pieskatīju Dārtu. Pieskatīja māsu. Mana māsa vienmēr, tad, kad viņa sadara blēņas, viņa vienmēr katru reizi atvainojās. Atvainojās, kad ir sadarītas blēņas. Atvainojās, kad ir sadarītas blēņas. Ļoti labi, Dārta. Es arī daži atvainoju. Tu arī es atvainojos. Rakstīšu, arī es atvainojos.
Un tagad mēs ieliksim aploksnē. Māk izlasīt, kas ir rakstīts. Tas ir mans rokraksts, tāds ķeburīgs bišķi. Es nesaprotu, kas te Tur rakstīts ir kolektīvā vēstule Ziemassvētku vecītim. Zini, kas ir? Cik tev jau tur ir? Es esmu tev personīgā sekretāra šodien. Tu man var nodiktēt. Tu man pasaki, kas uzrakstīšu. Nerfieroci. Kādu? Nerfieroci? Jā. Es atļaušos tavā vārdā pasūtīt nerfieroci. Nerf, tā arī raksta, jā? Ui, nemāk rakstīt. Nerf. Tas ir, kas tas tāds ir pa ieroci? Nu, kur ir tādas mīkstas, tādas patroni, mīkstas sodītas. M4? M4? Jā. M4 ir nerfierocis? Jā, ir tāds. M4. Mīļo savu vecīti, lūdzu atnesīs man, un tad tu uzrakstīji to visu. Mīļo savu vecīti, lūdzu atnesīs man. Nerf ieroci M4. Jā. Tas ir viss, ko tu prasīji, tikai vienu lietu? Ja tas, man liekas, ir apmēram kaut kur 60 eiro. Es labi mācījos. Labi mācījies, no apsies, tas ir ļoti nopietni. Es varu ručītim uzrakstīt, es labi mācījos, zeķē ielikt, jo viņš apstīsies un aiznesīs salvecim. Jā. Tā arī var izdarīt. Tā arī var. Kaut ko labu tu esi mājās, tu mammai palīdzēji traukus mazgāt vai... Jā, es arī dažreiz viņai grīdu izmazgāju un traukus nomazgāju. Tā es ēsti. Tu taisi ēst? Jā. Ko tu taisi ēst? Makaronus, olas, kartupeļus smālu. Pats? Jā. Pie plīts? Jā. No rītiem? Jā. Brīvdienās? Jā. Vai arī darbdienās? Darbdienās arī. Es domāju, ka nerfierocis, es nezinu, ja nebūs, tad es nezinu. Būs. Iepriekšējo man aizmirsu ierakstīt, viņš man atnes kaut ko citu. Krūķis jau gudrs. Viņš pasaka salvecim, tur jau nav jāraksta, kāpēc, lai atnestu. Viņš pats visu saprot, ja? Nu, jo tas salvecis jau pelna to naudu, viņš jau nevar tā novērot. Jo te viņam pa daudz laika prasīs. Bet rūķis jau viņš jau skatās katru dienu, viņš jau nekrāj to naudu, viņam salvecis dod. Viņš rūķis arī novēro, kuram bērnam iedot, atnesti un kuram nē, jo viņš visu līdz naktī, kamēr guļ. Jo tas skaitās. Es tev sveicu, Dairi. Dairi, sveiciens.